Esiet sveicināti! Eiropas Savienībā un, protams, arī Latvijā sākusies nopietna cīņa ar negodprātīgiem lietotu automašīnu tirgotājiem, kas sagroza mašīnu odometra rādījumus, samazinot reālo noskrējienu. Ceļu satiksmes drošības direkcija spērus kaut nelielu, bet solīti, lai pircēji, kas vēlas iegādāties mašīnu no Lietuvas, Dānijas un Zviedrijas, varētu vairāk uzzināt par izvēlētā transporta līdzekļa vēsturi. Liela popularitāte jau iemantojas pakalpojums, ka CSDD e-pakalpojumos var atrast odometra rādījumus, kādi fiksēti pie tehniskajām apskatēm. Tad CSDD interneta resursā jūs varat atrast konkrēto valstu norādes, kur var pārbaudīt, kādi odometra rādītāji bijuši fiksēti šīs attiecīgajās valstīs. Jo Latvijā ir pieejami dati tikai par Latvijā reģistrētajiem. Pārbaudi var veikt tikai tad, ja ir zināms mašīnas reģistrācijas numurs, kas ticis piešķirts attiecīgā valstī. Bet, ja šāda informācija nav pieejama, varbūt nav vērts pirkt kaķa maisā. Lai gan valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš šī gada prognozes par pārvadājumo kravu apjomu ir ļoti piesardzīgas, paredzētais investīciju apjoms dzelzceļa infrastruktūrā ir palicis nemainīgs – 170 miljoni eiro. Kā izrādās, tad ieguvums no šīm investīcijām sajutīs ne tikai nozares uzņēmumi, bet arī visi Latvijas iedzīvotāji un viesi, kas izmanto vilcienu satiksmi. Šogad turpinās darbi Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, kas paredz 16 staciju peronu paaugstināšanu un pasažieru infrastruktūras labiekārtošanu Jelgavas un Jūrmalas virzienos, kā arī Cēsu stacijas modernizāciju. Arī pati braukšana kļūs komfortablāka, jo šogad paredzēts atjaunot 50 km sliežu ceļu un nomainīt 120 pārmijas. Lai gan Rīgas brīvos celtajā Krievijas salas piestātnē pirmās kravas varētu tikt pārkrauts tikai pēc pāris gadiem, sliežu ceļš starp to un jaunbūvēto dzelzceļa staciju Bolderāja 2 tiks pabeigts jau šogad. Tomēr arī šobrīd galvaspilsētas ostā strādājošie termināļi sajutīs pozitīvas izmaiņas, ko nesīs Rīgas Šķirotavas stacijā veiktā modernizācija un Šķirotavas kalniņu pārbūve, kas ļauj palielināt stacijas jaudu un ātrāku kustību uz ostas termināļiem. Varbūt negaidīti, bet labs gada sākums pēc pārkrauto kravu apjomu izdevies Liepājas un Ventspils ostām. Janvārī Liepājā pārkrauts 440 000 tonu kravu, kas ir par 8,9% vairāk nekā 14. gada janvārī un par gandrīz 13% vairāk nekā tā paša gada decembrī. Lausties no visām pārkrautajām kravām tradicionāli veido beramkravas, tā skaitā labība un labības produkti. Tiek lēsts, ka līdzīgs lauksaimniecības produktu apjoms varētu tikt pārkrauts arī šomēnes. Savukārt Ventspils brīvostā 2015. gada janvārī pārkrauti 2,6 miljonu tonu kravu, kas ir labākais rādītājs salīdzinot ar pērnā gada pēdējiem 8 mēnešiem. Gan uzreiz jāpiezīmē, ka šī gada sākums ir bijis sliktāks nekā iepriekšējo gadu pirmie mēneši, jo samazinājies pārkrauto akmeņogļu daudzums. Lai gan janvārī palielinājies pārkrauto naftas produktu apjoms, tas tiek skaidrots vairāk ar pērnā gada inerci, jo arī šeit ģeopolitiskās norises reģionā atstāja un atstās nopietnu iespaidu kopumā. Visu labu un līdz nākamai pirmdienai!